Sveiki visiem, un esmu Raivis, un esmu viens no aktīvajiem Latvijas kinoblogeriem. Rakstu blogā nofilmēts.lv, un šajā lapā jūs varat atrast regulārus filmu apskatus, kā arī informāciju par pēdējā laika aktivitāti kinoteātrī, kinoblogeru seansi, kurus mēs veidojam kopā ar citiem kinoblogeriem. Jā. Es tagad taisni skatos uz tavu šo te kino blogu, tad mazliet viens jautājums radās uzreiz. Kā radās ideja par šādu blogu izveidu Latvijā? Ideja radās pirms gada, kad mēs kopā ar kolēģiem Leldi un Uldi, ar kuru mēs kopā veidojam šo blogu, izdomājam, ka sākumā taisīsim kinoraidījumu, bet dažādu iemeslu dēļ šis kinoraidījums pārtraukts, un tad mēs pārgājām tikai uz rakstisko daļu. Un es pats izveidoju dizainu, uzkodēju lapu, tas sanāca diezgan lēti. Un tā mēs rakstam jau gadu. Gadu? Jā. Un ir kāda atsaucība arī no reklāmdevējiem vai arī potenciāliem skatītājiem? Pagaidām reklāmdevēji tas nav prioritāte, jo es domāju, Latvijā blogiem, īpaši kinoblogiem, man šeit nav tāda tik ļoti labi iespēja tos reklāmdevējus piesaistīt, bet varbūt nākotnē. Jūs rakstat par kādu noteiktu, varbūt kinoteātri vai par visiem, kas mums Latvijā ir? Cik mums ir? 2, 3? Vai cik ir vispār? Mums ir 5, laikam sanāk. 5? Kuri vari nosaukt? Forum Cinemas, Cinemon, Multikino, tad ir Suns. Jā, Kino arī, tas Splendid Palace, laikam sanāk. Jā. Vēl ir, tagad ir tas bija Kaņepes tajā kultūras centrā. Jā. Kino bīze, laikam. Nu, lūk. Skaidrs. Un tad mums tādi pāris jautājumi ir, un pirmais jautājums ir par Oskaru. Jā. Ne jau to, kas mums te pogātājs ir, jā? Kas te viss saslēdzas, bet par to nomināciju. Lielākais pārsteigums, kas iekļuvis Oskaru nominantu skaitā priekš tevi? Kas iekļuvis, es tā nemācētu pateikt, bet es varu pateikt, ka man ir pārsteigums, ka nav iekļuvis Tumšais bruņinieks. Tas Nolana filma, kas šogad bija, ka viņi nav iekļuvis kādā no nominācijām. Tas diezgan tāda liela filma un arī vizuāli bija skaista, bet redz, ka nav iekļuvis nevienā. Skaidrs. Nākošais jautājums. Kas uzvarēs duelī? Life of Pi vai Lincolns? Es jau gribētu, lai Life of Pi, bet tomēr uzvarēs Lincolns, jo tas ir Spielbergs un tas ir par Amerikas vēsturi. Tā šeit ir tāda filma, kas varētu uzvarēt. Es pats to Lincolnu neesmu redzējis, es tikai to Pi dzīvi esmu redzējis, un jā, es tad nevaru secināt to visu, bet nu... Bet tu pats esi abas filmas redzējis? Jā. Un pašam tev labāk patīk tā Pi dzīve, jā? Jā, man Amerikas vēsture vispār tā, kā filmās, tā īpaši tā neaizrauj. Tāds subjektīvs viedoklis. Tu parasti, kad vērtē tās filmas, uz kuru kinoteātri tu ej? Pārsvarā uz Forum Cinemas, bet nevis tāpēc, ka tur tie seansi vairāk vai filmas ir ātrāk parādās vai kā, bet tāpēc, ka tur ir tie preses seansi no rītiem. Tad vienkārši tur tā lieta notiek. Kā tas izpaužās preses seansi? Cik ir jāmaksā, kas vai nav jāmaksā, kas tur darāms, vai mēs arī varam tikt iekšā, vai parasts skatītājs vai nē? Parasts skatītājs var tikt, ja kinomāni tur paprasa citreiz Twitterī, ka vajag nostīties. Filmu pēc tam pastāstīt vai kinotēka. Bet tā parasti ir izziņo kinoblogiem un visiem medijiem izziņo, ka tāds seanss būs katrai filmai. Un tad noteiktā datumā no rīta Forum Cinemās visi iet un skatās. Arī jūsu nofilmēts.lv to var informāciju atrast? Par tiem seansiem? Jā. Tāda informācija neizplat tālāk, diemžēl. Jā, Arī tā izplatīt, bet tur ir strikti noteikumi, kas tajos seansos tiek iekšā. Skaidrs. Nākošais jautājums. Kas noticis ir ar Hobbitu un Skyfall? Šī gada kases grāvēja, bet katram tikai 2 nominācijas un tās pašas ne tajā krūtākajā nominācijā.
Nu, par Hobbitu es domāju, ka viss jau viņam tika iedots jau Gredzena pavalnieka laikā. Tā kā, Cik tad var, vai ne? Šis Hobbits tomēr nebija tik labs, lai viņam tur dotu vairums ar nominācijām. Bet par Skyfall gan es diezgan vīlies, jo viņam varēja iedot kā labāko filmu, varbūt nomināciju. Bet, es domāju, ka kases ieņēmumi nav noteicošies, kas nosaka, cik daudz nominācijas dot, jo Tedam arī bija diezgan daudz ieņēmumi, tā kā, tas nav tā kā mēraukla. Jā. Kura tev pašam mīļākā filma? Tā vispār, ne tiem, kas tagad jaunās, kuras rāda kinoteātros, bet vispār, tāda, kas ir... Uz šo parasti jautājums atbildu, ka tā ir The Shawshank Redemption. Jā, vecīt, protams, man arī. Bet tu nevari nosaukt tādu vienu filmu, kas ir tā mīļākā, tā parasti tā nesaka. Okay. Kura tad ir tāda, kura tu vienkārši ārprāts, piedodiet, kāpēc jūs tērējāt manu laiku un kāpēc vispār es viņu skatījos? Tāda diezgan daudz. Skeptisks Raivis mums ir. No pagājušā gada filmām tas bija Teds. Jā. Gaši pusfilmā viņu. Teds? Man arī likās. Es bišķi nogrēkojos, es skatījos viņu mājās. Varbūt tas bija iemesls, kāpēc es pusfilmā viņu izslēdz ārā, bet, diezgan nepatika tā filma. Laikam jau apnicis tas Sets MacFarlanes, tas ar blogā rakstīju, kā var izlasīt plašāk. Skaidrs. Un kā tev šķiet, kura filma, kura iznāk šogad, ir vienkārši obligāti jāredz mums? Tā kā must-see top 3 varbūt nosaukt. Jā, top 3. Sāksim ar 3. Tā, sāksim ar 3. Ja? Okay. Tā uz sitienu, kas nāk prātā varbūt. Pirmais, ko es gribu varbūt redzēt, nevis tāpēc, ka viņu obligāti jāredz, bet tas ir Dzelzsvīrs, 3. daļa. Jo 2. daļa Iron Manam bija diezgan pašuka, un es gribu redzēt, vai tas tā turpināsies, vai kaut kāda uzlabojuma būs. 2. filma ir Pacific Rim, tas ir Guillermo del Toro režisora filma, diezgan iespaidīgs projekts un fantastiski. Tā. Un 1. filma ir Tarantino filma, ko varēs noskatīties šo 4. kinoblogeru seansā, tas ir Django Unchained. Tā kā visi labi aicināti, es šo filmu esmu redzējis, ideāli izcila filmu vienkārši un domāju, arī visiem patiks noteikti. Skaidrs. Un kā tu attiecies pret krievu filmām, jo, piemēram, tagad Fórum Cinemās ir ļoti bieži rāda krievu režisoru filmas, un pārsvarā tās ir komēdijas vai kāda cita žanra. Kā tev liekas? Kā tu vērtē viņas? Es tā neizdalu krievu vai latviešu vai ārzemju filmas. Es skatos visu, kas man ir pie sirds, kas ir, kam ir vērts tērēt savu laiku. Tā kā, es tā neiedalu. Tieši tā. Es arī to nevērtēju, bet es daudz esmu dzirdējis un redzējis, ka, ja tā ir krievu filma vai latviešu filma, ļoti daudz cilvēki neiet un neskatās viņu. Tikai ārzemju filmas skatās un tieši šajā angļu valodā. Nē, tās krievu komēdijas, kas protams, tas ir labs biznesa ierocis, kā nopelnīt naudu, jo, tomēr ir mērķa auditorija arī šeit. Tā kā, es arī pats esmu bijis, man ir kas patīk, ir kas nepatīk. Un man tev vēl viens tāds jautājums, tu kā tāds liels kinomāns, noteikti ļoti bieži skaties filmas. Ko tu, kā tāds laba kino cienītājs var teikt par to, ka cilvēki lejupielādē šīs filmas un skatās datoros sliktāk kvalitātēm, tad tā kā mazliet sabojā šo priekšstatu par labu filmu? Vai tu pats mēģini tā darīt, vai tu labāk tomēr aizies uz kino un tos dažus lācis iztērē par biļeti? Jā, es parasti eju uz kinoteātru, es reti kad mājās skatos kino. Tas ir vecās filmas, ko diezgan bieži pēdējā laikā daru. Arī, protams, to Tedu, ko es iepriekš teicu, bet tas ir ļoti reti, kad es tā nogrēkoju. Parasti es eju uz kinoteātru. Protams, tas arī aiziet uz kino, tas diezgan dārgi, manuprāt. Lai gan arī Somijā, pašā Fórum Cinemās ir 2 reizes dārgāka biļete. Bet, tas ir tīri katra paša sirdsapziņa, kā viņš izvēlas. Protams, kino tas būs lielāks baudījums un lielāka vērtība. Piemēram, Hobbitu tu nevari mājās skatīties. Tas, nevar tā. Tas būtu tāpat kā Avatārs skatīties uz maza portīvā. Bet es to darīju. Jā. Un ko tu saki par 3D filmām?
Pēdējā laikā viņas kaut kā paliek labākas. Nezinu. Ok, Hobbitam man nepatika. Pīdzīve bija 3D. Bija izcila. Jā. Un Hugo bija nesen arī pagājuši, bija Oskar naktī varējām skatīties. Tā kā, pēdējā laikā tās filmas kaut kā ar izņēmumiem ir labas. Bet, principā, parasti tas 3D ir ieliks tikai tāpēc, lai dabūtu vairāk naudas un vienkārši, lai tas 3D būtu. Tā kā, ir filmas, kam ir, kam nav tas 3D labs. Skaidrs. Ko tu gribētu novēlēt mūsu skatītājiem saistībā ar kino? Kino? Es gribētu novēlēt, lai visi iet uz kinoteātri, nevis skatās mājās un skatās tieši kinoblogeru seansos, jo, kā ir pierādījies, tā ir vislabākā sajūta, ka tu atnāc uz kinoblogeru seansu, foršā kompānijā noskaties filmu, un pirms filmas vēl dzirdi lekciju par filmu, tā kā, tas ir pievienotā vērtība. Un bezmaksas reklāma tev par nofilmēts.lv ātri. Nofilmēts.lv jaunākie filmu apskati. Arī ejiet kinokultu.lv, kinokast.lv, kinoteikumi.lv un kino-mmovies. Jums ir arī Twitterī kaut kāds akons? Jā, tas ir. Informācija ir pieejama mājaslapā. Jā, mājaslapā. Mēs arī parādīsim to mājaslapu pēc mūsu zvana. Tā kā tā. Labi, paldies tev, ka sazvanījām mēs tevi, tu mūs. Jā. Un paldies par informāciju un par tavu saturisko viedokli. Un tiekamies sarkanajos krēslos. Jā, noteikti. Čau. Čau. Lūk, šis bija Raivis kopā ar mums mājaslapas nofilmēts.lv autors, ja tā var teikt. Un labprāt tagad jūsu ekrānos arī nodemonstrēt šo te mājaslapu, kā tad izskatās, manuprāt, ļoti gaumīga, kas ir ļoti svarīgi priekš mājaslapas. Bet ar kino saistītas lietas nevar nebūt negaumīgas. Tieši tā. Tā kā mēs šeit redzam, šādi izstāsta šī mājaslapa, te mēs redzam jaunākos filmu apskatus, mājaslapa autoru subjektīvos viedokļus par šīm filmām, par pašu mājaslapu un arī, protams, ka visi kontakti. Un, ja jūs interesē kaut kāda sadarbība ar šo mājaslapu, tad rekur te ir sadaļa kontakti, ko var redzēt gan e-pastu, gan Twitteri, gan arī telefonu numuru, kā ar šiem puišiem sazināties. Es domāju, ka ļoti interesanti mājaslapa un ik viens kinomānis atradīs kaut ko priekš sevis.